Čau, mans vārds ir Normunds Barnovskis, un šīs ir vakariņas pa lēto. Man jau liekas, ka tie visgaršīgākie ēdieni ir tie vienkārši. Sportu neskatās tikai sportisti un treneri. Arī normāli cilvēki skatās. Ja? Nu, es tad dažiem līdz šim brīdim nevaru iestāstīt futbolā, kas ir aizmuguri. Ja? Bet noslēpums ir ļoti vienkārši. Stiprāk jākopē. Jā. Tā jau nav statistika, tas ir dzīves cilvēks. Dažreiz pat aizķeras balss nedaudz, bet kaut kā ar to jātiek galā, un tad tu nedaudz iepauzē. Un kamēr man tas neapniks, tikmēr jūs nesagaidīsiet, ka es beigšu darīt to, ko es daru. Pie manis šodien ciemos ir sporta komentētājs Anatolijs Kreipāns. Sveiks! Prieks tevi redzēt sejā, ne tikai balsī. Man liekas, ka es visu savu dzīvi tikai to balsi vienu dzirdu. Nu, prieks redzēt klātienē, protams, šādā uniformā. Tu mani redzi pirmo reizi, varbūt arī pēdējo. Šis nav tavs komforta. Tas nav mans sporta laukums, gluži, ko mēs te tagad redzam, jo vairāki mani draugi paziņas, kas tā skatās, noteikti jau ir paspējuši nodomāt, ko viņš tu darīs un kāpēc viņš pat atrodas. Jo ar virtuvi man attiecības ir uz jūs ar lielu jūs burtu, kaut gan, ja vajadzēs, es badā nenomiršu, pilnīgi noteikti. Kas ir tavs tas komforta ēdiens? Man jau liekas, ka tie visgaršīgākie ēdieni ir tie vienkārši. Šodien mēs gatavosim zināmu ēdienu. Mēs gatavosim karbonādu. Bet es gribu, lai tā karbonāda ir tāda, ka tā liela, pa visu šķīvi. Taisīsim kartupeļu biezeni, tev likšu pie darba arī uz to mizošanu. Man to tādu, es parasti tādos visvienkāršākos palīgi darbos. Jā, varu piedalīties. Būs kā... Tad ir kaut cik garantija, ka nekas netiks sačakarēts. Ok. Droši var arī ķerties... Pamazām. Pie tiem kartupeļiem mums vajadzēs pusi no šī, kas ir īstenībā 500 gramu. Bija jāmizo kartupeļi kādreiz. Tāda instrumenta tajā laikā nebija. Man vienmēr ome un mamma teica, kad devu to nazi, es biju mazs puika, kad es mizoju no tā viena kartupeļa, kad puse no viņa tikai palika pāri. Man tā problēma atkrita. Man varēja būt tās mizas arī biezākas, tāpēc, ka mums laukos cūciņas auga. Viņas labprāt tās mizas apēda. Vai braukājot tiešām pa pasauli un komentējot, tu esi uzdūries kādiem interesantiem ēdieniem? Pirmais, kas nāk prātā, tā ir Austrālija. Un, protams, ka mēs ļoti gribējām ķenguru gaļu pagaršot. Jā, gaļa kā gaļa. Gaļa kā gaļa. Tā, nomizosim kartupeļus, tad mēs viņus vārīsim biezenī un es pa to laiku samarinēšu sīpolu. Šādas 3 sīpoliņas. Man vienmēr ir interesējis, ka tu komentē tik daudz sporta veidus. Dažus. Priekš manis tas ir jau daudz. Labi, teiksim dažas. Kā var atcerēties, pieņemsim hokejā, kā var atcerēties tos visus sportista vārdus, un viņi taču to ripu mētā, priekšējais saraksts. Ātri. Priekšējais saraksts sastāv pa maiņām un tā tālāk. Bet ir taču dažreiz, kad pat neredz to numuru. Bet, ja tu to dari bieži, tad tu jau hokejā, futbolā, piemēram, tu jau to spēlētāji pēc slidojuma, pēc skrejiena atpazīsti un it sevišķi ja vēl kādam kuplāka frizūra vai izbalināti māti futbolā. Vai jūsas vai nevajag kaut kas. Vai kaut kas tāds. Bet tu jau zini, ka tas spēlētājs nebūs priekšā kreisajā pusē, viņš noteikti būs šeit. Labi, latvieši skaidrs, bet tur nāk atbrauc kaut kādi, nezinu, tur spāņi. Es neceros, kurā pasaules čempionātā tas bija. Korejai bija kaut kāds 6 spēlētāji uzvārdā Kims. Un pirmajā puslaikā jau dažus tos labākos, ko tu zini, plus vēl dažus tu atceries, bet pilnīgi visus jau vienmēr nav jāsauc. Tā, ieliekam sāli. Te principā viņus var uzlikt uz tām 20 minūtēm. 20 minūtēs viņi izvārīsies, bet mēs varam arī aizmirst nedaudz, jo mēs viņus pēc tam spiedīsim. Jā, mums vajag biezeni. Par ko tu bērnībā, gribēji kļūt? Redzēju, cik tas būtu dīvaini, man tēvs visu mūžu bija šofērs, bet man kaut kā nevilka uz to. Šofēri. Es mācēju braukt ar visām padomu mašīnām, smagajām. Par kaut kādām tādām nereālām lietām, kā kosmonauti vai vēl. Tādas muļķības man nekad nebija nākušas prātā. Bet kaut ko tādu konkrētu sāka virzīties, tad, kad jau kaut kur tuvāk vidusskolai vai pēc tam. Es sapratu, ka tas žurnālistika būtu tā joma, caur kuru es varētu palikt savā iemīļotajā dārziņā, kas man visvairāk interesē, un turklāt varbūt ar laiku arī kaut kur tikt tālāk par Latvijas robežām un vēl kaut kur iepazīt cilvēkus. Un komentēšana es jau nāca pēc tam. Pagājušajā gadā bija 30 gadu jubileja, 94. gada rudenī sākās sistemātiska, regulāra
ar ļoti lielu Gunāra Jakobsona nopelnu, lai tas tā sāktos. Tu nevari īsti ieplānot visu līdz galam. Nē, visu nav iespējams paredzēt. Un tieši tāpēc divas lietas, ko es esmu ielāgojis un ko es arī gados jaunākiem kolēģiem mēģinu ieteikt. Jā, tie, kas gribēs, tie iemācīsies. Pirmā lieta ir tā, ka sportu neskatās tikai sportisti un treneri. Arī normāli cilvēki skatās, ja? Tādi, kuriem varbūt tās visas schēmas un pārējais galīgi neinteresē. Vienalga, kurš tur zemāk, augstāk un tā tālāk. Visticamāk arī skatās cilvēki, kur pat to spēli nesaprot. Īsti nesaprot, jā. Nu, es tad dažiem līdz šim brīdim nevaru iestāstīt futbolā, kas ir aizmuguri, ja? Un otra lieta, tev katrai pārraidē jāsagatavojas tā kā divām. Viss kaut kas var atgadīties. Jā. Un vienreiz atgadījās. Es biju Siešajā ēterā, tūlīt sāksies spēle, savu uzvārdu stiprinājums tur augšā, kur tīklam ir. Okay. Nu, kas tu tur tūlīt nomainīs? Nu, pagāja gandrīz stunda. Un tu visu laiku esi... Nu, tad, kad es ieraudzīju, ka beidzot tos vārtus ieved stadionā, es biju laimīgs. Es iemarināšu tos sīpols, marinēju vienmēr šādā veidā. Man patīk, ka sagriezīšu ātri. Ielikšu vienkārši burkā. Kāds ir noslēpums? Gāzes. Ir jābūt asam nazim, ir jāmāk ātri griezt. Lai nepaspēja iedarboties. Jā, lai nepaspēja iedarboties. Bet man kādreiz vectēvs teica, tas nekas, jo tas iztīra gan degunu, gan acis, gan visu lieko. Nekas skaitīgs, tas jebkurā gadījumā nav. Šis būs to, ko es darīšu, un tavs darbs būs tās karbonādes. Un mums ir jāsagriež vienkārši 4 daļās. Uz pusi un vēl uz pusi. Starp citu runājot pa viesi. Jā. Ko tu esi šodien uzaicinājis ciemos? Es esmu uzaicinājis vienu no saviem vissenāk pazīstamākajiem kolēģiem, ar kuru mums ir visādi raibi gājis. Ir bijuši posmi, ka mēs pat kādu laiku nerunājām savā starpā, bet mēs kurā gadījumā ļoti cienījām to, ko mēs katrs darām. Viņš ir viens no Latvijas labākajiem sporta fotogrāfiem, Zigismunds Zalmans būs. Nu, sveiks! Klausies, kādas tev ar Anatoliju ir tādas visforšākās atmiņas par ēdienu? Ēdiens tā ir laba lieta, un atmiņas tā ir vēl viena laba lieta. Jā. Anatolijs ir laucinieks, dzimis laucinieks, tāpat kā es arī esmu dzimis laukos, mēs bijām daudz bērnu ģimenē, jā. Un līdz ar to tā ēšanas jautājums bija diezgan tāds. Tajos laikos jau nevarēja tā atnākt uz Rīmiju un nopirkt visu tā. Ja? Un Anatolijs ik pa laikam uz preses namu atveda speķi. Kas arī bija speķi? Tas bija tāds strēmelēs biezās sagriezts sāli ar pipariem, 3 litru burkās, metāla vāciņiem. Man pie kaimiņiem pagrabā vēl tagad 2 tādas burkas stāv. Izturēts. Un es to vedu. Un tad es tās preses namā griezu, tās maizītes taisīju, un tad viņi nāca pie manis ciemos. Tur bija tāda paplāta apmēram pilna. Tad es īstenībā varētu no šī noprast, kad virtuvē tu esi uz tu, un Anatolijs ir uz jūs, bet toties viņš ir uz tu runāšanā. Tāpēc šis uzdevums, izaicinājums būs jums diezgan viegls. Tev būs kaut kas jāpagatavo no šiem produktiem, kas šeit ir salikti, un Anatolijs skaisti komentēs, ko tu tur darīsi, lai arī tas ēdiens ir muļķīgs, varbūt pat negaršīgs vai kāds, nav svarīgi, bet galvenais, kā to pasniegt. Teiksim tā, 2 minūtes. Tik īs komentārs manā karjerā laikam vēl nav bijis. 2 minūtēs visu nevar pateikt, bet ļoti labi ir tāds viens piegājiens, ka neteikt neko kādu laiku. Ieturēt pauzi, lai cilvēki paskatās, cik filigrāni viss notiek. Jā, cik tās tur var līdz milimetra 10 izmērīt, cik vienādas būs tās šķēlītes. Tā, ko viņš ar avokado darīs, es pagaidām nezinu. Jo tā kā mēs aizējām ciemos, parasti mums ir tādi nopietnāki ēdieni. Tur karbonāde, kotlētas, vēl kaut kas tāds. Steiki. Tur viņš ir meistars. Es recepts nevienam neizpaužu savējās. To mēs mēģinājām. Mums vēl būs sarežģīti izdomāt nosaukumu šim ēdienam, protams. Bet tas jau tā. Kebabnīca 2, jā. Tas ir domāts, lai paslēpt to visu, jā. Nu, nomaskēt tā, lai uzreiz neviens neiedomājas, kas tur varētu būt. Bet, Kaut kā tā. Nogaršo šeit? Desa nav veselīga.
Kas var būs labāk? Tās cineps. Bet tās jau ir pareizās. Bet šis ir variants, kad vienkārši ieliek maisiņā. Lai ar šo, kad klapē, lai pēc tam viss tā gaļa nav pa visām stienām. Kāpēc es to noslēpumu agrāk nezināju? Un es vēl izdarīšu, lai tā skaņa nav tik traka, jo man ir tā, ka kaimiņi vienmēr zina, tad, kad tu taisi karbonādes. Es arī tagad dažreiz dzirdu, kurš klepē karbonādes. Un lai to visu klusinātu, var palikt apakšā vēl dvielīti. Es kaimiņiem ieteikšu tu. Sāc, tad var sākt ar šito, bet īstenībā vienalga. Galvenais ir visu laiku viņu grozīt. Es domāju, to gaļu arī tā. Jā. Ātri marinētiem sīpoliem es ņemšu 1 teikaroti sāls, aptuveni 1 teikaroti cukura. Kaut gan, ņemsim 2. Man garšo viņi saldāki. Un te būs 1 ēdamkarota. Tāda kaudzīta. Šitā gan nav ēdamkarota, šitā tad mazāk. 2. Šeit liekam 2. Un pieliekam nedaudz ūdeni. Viss. Un šo te vāciņu virsū. Mēs varam darbus mainīt. Tu vari marinēt šos tādā te veidā. Un es klapēju. Man interesē, cik... Nē, šitā būs laba jau, ne? Ļoti labi. Šī jau ir karbonāde ar lielo K. Redzi, visas iemaņas nāk ar laiku. Jā, un es pieļauju, ka 4. būs vispār. Noslēpums ir ļoti vienkārši. Stiprāk jākopē. Jā. Kādi ir ārpus tavu darbu, tavi hobiji? Es nodarbojos ar to, kas man vislabāk patīk. Principā mans darbs ir arī reizes man aizraušanās, un man par to vēl maksā. Es domāju, ka nav ļoti daudz cilvēku, kuri varētu teikt, ka viņš nodarbojas ar to, kas viņam ir arī pierējis. Mums cits lieta, vienalga, vai tas būtu gala process, kad tu sēdies pie mikrofona, vai tas būtu tas sagatavošanās process, kamēr tu tur ķējies meklē kaut ko jau it kā par zināmām lietām, bet te pašā laikā atkal kaut ko jaunu atrodi. Un kamēr man tas neapniks, tikmēr jūs nesagaidīsiet, ka es beigšu darīt to, ko es daru. Mēs arī negaidām. Tā, 2 olas, tad vienkārši šido. Es pielieku sāli. Pie olām. Varam bišķi nedaudz arī pipars. Tā, un es sataisu to panējumu. Kad var pateikt, ka, tā, ka viņš tāds viendabīgs un šķidrs, ja? Es lieku rīvmaizi, jo mēs panēsim gan miltos, gan olā, gan rīvmaizē, bet rīvmaizē vēl, kurā ir pievienotas siers. Pieliekam garšvielas, barbecue garšvielas, kur ir gan čili, gan viss pārējās. Nedaudz sāli, jo šeit nav pārāk daudz sāls. Miltus var vienkārši šādi izdarīt. Mums ir jau 2. advente. Daudziem sportā svētki nav. Kā tu pavadi svētkus? Un ja iekrīt spēles, tad iekrīt. Tad jāiet ir. Liekam iekšā olām. Tāds, ko uzzināšu. Bet tas nenozīmē, ka es tagad, Kad turpinās gatavot. Mums visiem ir, latvietis tā vienmēr arī saka, agrāk viss garšoja daudz labāk. Vai tev arī tā ir? Katram laikam ir kaut kas savs, kas ir labāks nekā bijis vai būs. Un tieši tāpēc man nepatīk salīdzinājumi, kurš labāks, Pelé vai Maradona. Kā var salīdzināt dažādu gadsimtu pat? Viņi savā starpā nav spēlējuši. Katrs savā laikā bija labākais. Tas ir elementāri. Tā, šie mums bija beidzot novārījušies un, starp citu, arī pārvārījušies. Noliešu ūdeni, liekam iekšā to pienu, uzvārīsies piens, vajadzēs sastampāt eļu. Šeit ir svarīgi, ka tā eļa ir nedaudz vairāk. Tu noteikti varētu būt tas cilvēks, kurš varētu objektīvi pateikt, kādi tad kopumā ir tie latviešu fani? Jebkurā gadījumā viņi ir labākie, tāpēc, ka tie ir mūsu fani. 2008. gadā Kanādā Pietī avīze par mūsu faniem pat bija rakstījis tādā kontekstā, ka daži pat ir paņēmuši kredītu, lai varētu atbraukt, atbalstīt komandu. Tas viņiem bija šokā labā nozīmē. Viņi teica, jā. Un tā, ka mūs aizbrauca prom, viņi teica, ka pietrūkst kaut kas. Nav tas, ka jūs aizbrauca. Kā bija tajā gadā, kad mēs hokejā dabūjām bronzu, mēs izglābām Helsinkus.
ka mūsu fani tur tūkstošiem aizbrauca. Un tā tam arī jābūt. Galu galā mums nav tik daudz to pasaules līmeņa sportistu vai zvaigžņu, un arī jāprot priecāties par tā sauktajiem nelieliem panākumiem. Ja. Jo kādreiz kāds saka, tie tur turisti aizbraukuši uz Olimpiskajām spēlēm, bet es parasti tādiem cilvēkiem atbildu ļoti vienkārši. Vai tu savā profesijā esi pasaulē vismaz pirmajā simtniekā? Tad daudziem mutēji ciet. Varbūt par to vajadzētu aizdomāties kādreiz, pirms kaut ko indīgu rakstīt. Tā ir. Rekur stampiņam. Ir, jā. Intervējot daudzus cilvēkus, tev ir kādreiz bijis kāds cilvēks, kurš tev tiešām ir tā aizķēris, aizkustinājis? Līdz asarām nepārspīlējot, teiksim, tas pats Aigars Fadejevs, kad soļoja tos pēdējos kilometrus Sidnejā, vai Rastargujevs Andrejs, kad ieslēpo finišu taisnē, un tu zini, ir tā medaļa beidzot te pasaules čempionātā. Vai tādus piemērus var daudz saukt arī no sporta spēlēm, kad pat ja tu nekomentē, sēdi skaties, tev dažreiz pat aizķeras balss nedaudz, bet kaut kā ar to jātiek galā, un tad tu nedaudz iepauzē, ievelc elpu, tad jā. Tev ir tāds piemērs ar ļoti daudz, un ne tikai Latvijas sportisti, ir arī pasaules līmeņa personības, tīpaši par kuriem tu zini daudz vairāk kaut ko nekā tikai par sportistu, jo tā jau nav statistika, tas ir dzīves cilvēks, un man jau vairāk interesē tas ceļš, kā viņš līdz tam nonāca, un tie ceļi ir tik dažādi un pat dramatiski un tā tālāk, tad tu uz to cilvēku skaties citādāk, kā uz personību. Biezins arī gatavs pielkt sāli. Tad, laikam, ir izredzes skaidīsim, jā? Jā, karbonāda arī viena gatava cepās otra, un latvieši jebkurš zina, ka pēc tam esi izceps karbonādas, kotletes vai visu pārējo, tad no tā tu izveido vēl mērci. Ko es arī izdarīšu no pipariem? Man liekas, ka tā jau, zini, ka viedokļi, tad tu finišu taisnē ieskrien. Jā. Finišs vēl nav, bet līkumā vairs nebūs jāskrien, tikai taisni. Vienu es tev iebēršu iekšā te nedaudz tos melnos piparus. Paņem piestādi nedaudz, saspied viņus. Es pielikšu vēl pie tām taukvielām, vēl nedaudz taukvielas, sviestu vai eļu vai ko. 1-2 sēdam karotes miltu. Un vissvarīgākais obligāti tos miltus noplaucēt. Un tad ir šeit jāliek piens. No sākuma mazāk, tad mēs dabūjam tos kunkuļus nost. Ja uzreiz iegāzīšu lielu daudzumu, tad tie baigie kunkuļi būs tai baltai mērcei. Un tad izmaisa šādā veidā un lai tik klāt. Un tu vari droši visas pipars man te ber iekšā. Un vārīsim līdz atvarās vaļā. Fināls! Paldies! Es tev gribu teikt par to, ka tu atnāc padalījies purvīgos stāstos, redzēji tās aizkulises no tavu skatu punkta. Ko es tev gribu... Es arī bišku redzēju aizkulises. Ko es tev gribētu dāvināt arī no Rimī šo grozu ar gardumiem. Es zinu, ka tu tur arī atradīsi kādu ēdienu, kas nav jāgatavo. Jā, kā piemēram šo. Novēlu visu to foršāko un priecīgu Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Jāsaka, jā, varēja to. Paldies arī tev un mums visiem. Un šo recepti meklē tv3.lv. Šodien pagatavojām 2 kartupeļi, karbonāde un man ir vēl piparu mērce. Es ceru, tu novērtēsi, jo Anatolijs, kā izrādās, tev nav gatavojis tik bieži ēst, kā tu viņam. Labu apetīti! Paldies! Tas ir gandrīz vai kompliments bija, jo es nekad viņam neesmu gatavojis ēst, nevis tik bieži. Tu jau zīgi saproti, ja te nebūtu norma, tad mēs neko tādu neēst. Pagaršos, kas mums sanāca. Izskatās vilinos. Jā, izskatās vilinos. Pagaršosim, kas te mums sanāca. Labu apetīti, jā. Mazumu piegaršas nebūs. Man iemācīja, parādīja, kā var uztaisīt no it kā neliela gaļas gabaliņa lielu karbonādi. Kā tu tomēr, tu zini noteikti, izskaitļosi to viņu. Cik mājās pagatavot šāda karbonāda varētu izmaksāt? Darba resursus nerēķinot. Nē, samaksa par klapēšanu nerēķināt. Nerēķināt, jā? Nē. Tas atkarīgs, kur pērk produktus. Ja produkts pērk tirgū, tas varētu būt ap 8 eiro. Ja pērk Rimī, tas būtu uz pusi. Tas ir tikai gaļa. Viss tas, kas ir sīpoliņi, kartupeļi, mērce, tas būtu uz pusi.
Aģentūra ziņo, ka varot 2 nedaudz vairāk eiro ietilptu. Bet es ceru, ka skatītāji tika kaut nedaudz iekārdināti ar šīm porcijām, un tagad arī visi dosies paēst, un tāpēc arī jums labu apetīti. Jā. Visu to labāko. Ļoti garšīgi. Pavāram, bet tur arī, Ordenis. Jā, bet tu arī piedalījies. Tava tur arī ir. Man maza medaļa. Mazai. Viņam ordenis. Ordenis.